Sveicināti! Pie mums šodien studijā Indulis Emsis, bijušais premjers un bijušais Saeimas priekšsēdētājs. Es domāju, atmiņas ir ļoti daudz un tā tālāk, un atmiņas mēs kaut kā varam saistīt arī ar šodienu. Un cik es atceros, Indulis Emsis bija pirmais zaļais premjers, tā taču bija, vai ne? Tā bija gan, jā, tas bija tāds pagodinājums, ka mūsu, teiksim, zaļā politiskā virzība toreiz bija tik aktuāla Latvijā un tik tāda varoša, ka mēs spējām tik tālu nodzīvot, jā, un tas bija tiešām pirmo reizi. Tagad šis tiek atkārtots vairāk, jau tas vairs nav aktuāli, jo ir vairākās valstīs arī pabijuši zaļie pie varas, bet toreiz tas bija pirmo reizi, un tas jau paliek uz kā saka, vēsturē. Man jau liekas, ka toreiz zaļie bija patiešām tādi, normāli par zaļu attīstību un tā, bet šobrīd tas zaļais kurs ir pārvērties par tādu tā kā sektu. Īstenībā jā, un tas ir tāds jau lamvārds, tuvojās lamvārdam, vai ne? Zaļā, teiksim, tā filozofija kā tāda ir piemirsta. Var teikt arī, Latvijā arī šī zaļā kustība ir zaudējusi gan savu būtību, gan savu asumu, vai ne? Mēs jau dzimām kopā ar neatkarību, pat pirms neatkarības, vai ne, kad Vides aizsardzības klubs Arvīts Ulme ar savu komandu veica milzīgi grandiozu darbu, lai iekustinātu sabiedrību. Mēs toreiz arī ļoti, ļoti intensīvi strādājot gan zinātniskā pasaule, gan zaļi domājošie cilvēki, gan zaļi izglītotie cilvēki, kas uz mani attiecās, jo es jau pēc būtības esmu ekologs, vai ne? Un mēs toreiz ļoti cīnījāmies, lai Latvija kļūtu tīrāka. Atcerēsimies Ventspils šos te ķīmiskos kombinātus, atcerēsimies Olaine ar savu piesārņojumu, atcerēsimies Jūrmals šo dramatisko situāciju papīra fabrikā ar to, ka pie mums toreiz gribēja būvēt arī kodolstaciju, arī impēriskā domāšana, metro gribēja būvēt šos Hesus uz Daugavas. Viss tas bija, toreiz zaļie pret visu to uzstājās. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka progresu mēs bremzēt. Ne jau tāpēc. Kopā ar šiem objektiem ieplūst jauns darbspēks un pārkrievošanas politika notikt vēl intensīvāk. Tīpaši par metro metro mēs cienījāmies tieši tāpēc. Tikai tāpēc, ne jau dēļ transporta sistēmas, bet mēs skatījāmies, kas notiek tajās pilsētās, kuras jau ir pārņēmuši šo sovietisko industriju, vai ne? Olaine, vai ne, Ogre un tā tālāk. Tās taču bija, kā saka, sūkļi, kur iesūc migrantu tūkstošus. Jūrmalā Kaugura, piemēram, tur tā kā migranti vien dzīvoja. Tieši tā, un ja mēs vēl katrs jaunais šāds industriālais objekts ienestu vēl migrants. Un tam mēs jau bijām uz izmiršanas robežas, atklāt sakot, Latvijas nācija bija uz izmiršanas robežas, un tāpēc toreiz tā zaļā cīņa pret visām šīm neiedzībām, manuprāt, bija ļoti veiksmīga, īsti zaļa, patriotiska un beidzās ar neatkarības atjaunošanu. Vai ne? Un tas man šķiet ļoti labi. Es toreiz arī sapratu, ka nepieciešama politiskā kustība, tāpēc vēl pirms neatkarības atjaunošanas mēs jau 90. gadā izveidojam arī Zaļo partiju. Bet Zaļo partiju mēs izveidojam ar tādu domu, lai viņa sadarbotos un būtu kopā ar Latvijas Tautas fronti vienotā veselumā. Kaut gan bija speciāli mums iesūtīti cilvēki no Čekas,
kur uzdevums bija nošķelt mūs, parādīt, nodalīt mūsu skaldi un valdi politika, ja? Kas teica, ka nekāda tautas fronta, mēs paši, mēs vieni, mēs pareizie, tie nepareizie. Vai ne? Lūk, bet to varēja un vajadzēja atšifrēt. Un tas nozīmē, ka, protams, neatkarības atjaunošanā toreiz visi zaļie bija tikpat vienoti tautas frontes cīņu, kā saka, virsotniekām, kā pārējie, vai ne? Tur nebija nekāda domstarpība. Un tagad, diemžēl, jāsaka, ka mēs esam šo zaļo filozofiju un zaļo cerību aizmirsuši. Jo kas tad ir Latvijas zaļā cerība? Latvijas zaļā cerība ir pārtikusi nācija, kas dzīvo tīrā vidē. Jā, nešaubīgi. Ja, un tātad mums ir nepieciešama tīrs gaiss, tīrs ūdens, notekūdeņi nedrīkst sasniegt mūsu dabiskās ūdens krātuvs. Mums ir jāizvairās no visa tā, kas gandē cilvēku veselību. Tagad, kad Latvijas nācija izmirst, teiksim vārdus, kā tie ir, ja jau 1% un vairāk kritums gadā, tad nākošo 100 gadi mēs sagaidīt, kā nācija vairs nevaram. Vai ne? Tas nozīmē, ka zaļo filozofijai tagad būtu jāvirzās tieši šajā virzienā. Vai ne? Kas ir nācijas izdzīvošanas pamati? Kas mums ir jāizsargā šobrīd, lai izdzīvotu šī nācija? Tas ir zaļo filozofijas pamats. Tas klimats mums ir vienalga, kāds būs pēc tiem 100, 200 vai 300 gadiem, ja nācijas nebūs. Tad mums būs pilnīgi vienalga, kāds klimats ir. Pilnīgi vienalga, kāds būs klimats. Ja? Tātad mūsu zaļo filozofijas pamatpunktā ir jābūt Latvijas nācijas izdzīvošana un viss ar to saistītais. Tas nozīmē visu, ka mūsu īstie sadarbības partneri ir zemnieki, zvejnieki, lauksaimnieki, visi tie, kas strādā un dzīvo dabas vidē, un tas nacionālais intelekts, kas var nodrošināt mūsu tautas, teiksim, ataudzi, intelektuālo atraudzi un dzīvotspēju. Un tie mūsu mērķi. Diemžēl tagad pārņemot svešu grāmatu, svešu ticību, ja tā varētu teikt, no ko mums ir apvienotās nācijas piespēlējušas vai ne, finansiāli iemeslu dēļ, lai tur izdarītu zināms pārkārtojums pasaules tautsaimniecībā. Eiropa ir paklupinājusies uz šo akmeni, samazina savu konkurences spēju, vai ne? Jā. Interesanti zināt, kad jau uzdot šādu jautājumu, ko tās mūsu cīņas Eiropā, šī zaļā pakotne, ko tagad tā kā virz mums, kā viņa samazinās Āfrikā iedzīvotāju skaita pieaugumu? jo tas ir tas galvenais ekoloģiskais drauds šobrīd. Jā. Nenormāla dzimstība Āfrikā. Nenormāla dzimstība. Ja tur vienkārši citu nav ko darīt. Vienkārši cilvēki vairojās, vai ne? Un viņiem taču tā resursa pietiekamība ir ierobežota, vai ne? Un tad, kad viņi būs savus resursus izēduši, kas arī žēl, jo tā vide tur uz vides rēķina tas viss iet, vai ne? Tad viņi kāps laivās un brauks pie mums. Viņi jau lēnām brauc pie mums. Un brauc. Uz Franciju brauc, un tā viņi tur klīst tālāk pa visu Eiropu. Mums no Rīga arī paliek melna. Un tad, ja mēs runājam par vidi, tad lūk, kur ir vides tie pamata elementi. Mums nevar būt pārapdzīvot planētu. Mums ir jādomā par to, mēs te mirstam ārā Eiropā. Tur nenormāli vairojās. Tad rezultāts ir skaidrs. Tātad zaļās politikas mūsu dimensija būtu, kā mēs šeit uzlabot savus dzīves apstākļus un savukārt kā trešās pasaules valsts samazināt savu dzimstību. To, ko izdarīja Ķīna.
Ķīna Ķīna izdarīja brīnišķīgu soli, tāpēc viņi tagad tik augstu attīstīti. Nu, jā. Viens no iemesliem, jo raugi, ja tev ir pietiekoši maz bērni, kā viņiem bija tā vienbērnu politika ilgi līdz 2015. gadam šķiet, viņi jau varēja tiem bērnam iedot vislabāko izglītību. Nešaubīgi, jā. Vislabāko izglītību un zināšanas, un raugi, ko tas ir devis Ko viņiem. tas ir devis, jā. Bet redz, kas notiek. Šobrīd, tu saki zaļa valsts, zaļa domāšana, viss tas bija ļoti jauki un kolosāli. Es atceros to visu, kā tas notiek ar patriotismu notu un tā tālāk. Šobrīd mums ir tā kā mežu izciršanas politika un to mežu vietā mēs pēdiņās gribam salikt tos vēja ventilatorus, vēja ģenerators un visu Latviju ar viņiem aizstādīt. Cik tas ir mērķtiecīgi un cik tas ir jēdzīgi. Man piemēram, tas ļoti nepatīk. Man tas nepatīk. Jāsaka, ka šobrīd arī politiķi ir atjēgušies, un šobrīd no Latvijas valsts mežiem tas sloks izskatās, ka tiks noņemts, kas arī ir ļoti pareizi. Zemkopības ministrs to teica. Jā, tas ir ļoti pareizs solis, jo mēs nedrīkstam no viena grāva krist otrā. Atjaunojama enerģija ir laba. Viņu vajag izmantot, bet saprāta robežās vienmēr skatoties līdzi, lai mēs neiekristi kādā citā grāvī. Un tas pirmais grāvs jau šogad ir noticis Spānijā totālā izdzišana. Jā, taisni par to es Totālā izdzišana. Jā, Un ja jā, mēs jā. turpināsim šo ventilātoru politiku vienā virzienā tik ejot, tad tā totālā izdzišana ātri var pienākt arī pie mums. Tas nozīmē, ka mūsu tā enerģētikas politika būtu jāveido daudzveidīgojot, diversificējot. Vai ne? Tātad mums vajag gan atjaunojamos, gan neatjaunojamos resursus saprātīgā daudzumā. Un tos jāmiksē, jo raugi, mēs tagad dzīvojam arī pie drūma tāda sajukuši kaimiņi. Klātbūtnē, vai ne? Mēs nezinām, kad kaimiņš nāks pie saprāta, vai ne? Varbūt nāks, varbūt nenāks. Tas nozīmē, ka mūsu enerģijai arī ir jābūt tādai, kas ir stabila arī pie šādiem negadījumiem. Ja, piemēram, mums kaut kāds pārobežu drauds parādās. Mēs esam atslēgušies, tas ir labi, mēs tagad esam citā tīklā, mēs tajā saucamajā Brela tīklā vairs neesam, tā ir laba solis. Bet tagad tajā mūsu tīklā ir jānodrošina stabilitāte. Un tā stabilitāte ir darām tā, ka vispirms jārunā kaimiņiem un sinhroni jādarbojas, kā lai saka, soli pa solim kopā ar kaimiņiem. Jo nevar darīt, mēs, teiksim, vēja parks attīstīsim, Igaunija arī vēja parks attīstīsim, Lietuva arī vēja parks attīstīsim, tad ir ziepes. Tātad mums vispirms jānospriež, ko kurš darīs. Latvija tradicionāli ir hidroenerģijas zeme. Ja? Tātad 3 hesi mums ir. 3 hesi mums ir. Mums vajadzētu domāt tagad par biomasu, vai ne? Jau pieminētā meži, vai ne? Mēs redzam, tagad ekonomiskā spiediena dēļ mūsu šķelda kurināmais tiek vests uz Skandināviju. Ne visas mazās ostas, tas labi, ostas strādā, viss tas ir normāli, tā varētu būt. Bet paši mēs arī varētu šajā biomasā daudz vairāk darīt. Ne tikai šķeldā, arī atkrituma enerģijā, ko es uzsāku darīt getliņos. Jā, getliņos. Jā, tas ir labs piemērs. Iedomājieties, getliņu tomāti, getliņu gurķi aug no mēslu ražotas, no organiskās masas ražotas enerģijas. Un ļoti kvalitatīvi turklāt. Un ļoti kvalitatīvi un ļoti labi attīstās un ļoti dod lielu atspēju šai kompānijai, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem tarifs par atkritumu apsaimniekošanu ir mazāks. Tad lūk, liekam vēl tas ir apmēram pusi no Latvijas organiskiem atkritumiem. Tātad otra puse vēl Latvijā ir brīva, ko mēs varētu taisīt jaunus projektus. Es jau tur dažus iesāku, bet nepabeidzu. Kāds domā jauns projekts?
Tas ir biomasu organiskos atkritumus pārstrādāt dziļā pārstrādē, pārvērst biogāzē. Un šo biogāzi izmantot, teiksim, enerģētiskajām vajadzībām. Daļēji tas tiek darīt, bet valsts no tā turās nost maliņā un ļauj tiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, pašvaldībām rīkoties, bet rauga, viņas vajag apvienot. Un tur vajag valsts palīdzību, jo pa vienam katra tā pilsētiņa ir pa maz, lai tie organiskie atkritumi pietiktu, vai ne, lielai pārstrādē. Tātad vajadzētu kooperēties. Izdomāt, ir šī kooperācija notiek? Jā, un tas būtu tagad jādara, jo šobrīd to dara katrs atsevišķi. Bet tātad kooperācijas nav kā tāda? Šobrīd tāda kooperācija nav tajā virzienā, arī attiecībā uz notekūdeņu dūņām. Arī šis jautājums nav atrisināts. Mūsu laikā mums izdevās atrisināt notekūdeņu iekārtu uzbūvi un palaist visā Latvijā šādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas visās apdzīvotajās vietās, izmantojot Eiropas programmas. Bet mēs pēdējo soli nepaguvām. Vienkārši tajā laikā mēs to nevarējām izdarīt, jo mums aktuāli bija uzcelt pašas attīrīšanas iekārtas. Tagad dūņas vajadzētu. Tas ir, kur paliek, kad pārstrādā atkritumus, kur tad paliek pārstrādā notekūdeņus, kur tad paliek piesārņojums. Jā. Piesārņojums paliek aktīvajās dūņās. Citiem vārdiem sakot, mikroorganismi apēd visu piesārņojumu, izmanto to savai biomasai, augu vairojās un priecājas par dzīvi. Un tad, kad viņi to procesu ir pabeiguši, viņi tāpat mirst un iet bojā. Un tad tas piesārņojums paliek viņos. Un tās ir sauc par aktīvajām dūņām. Un ar šīm aktīvajām dūņām kaut ko jādara tālāk, jo tas piesārņojums ir tur. Tagad mēs viņus glabājam. Dūņu glabātuvēs. Ir tāds dūņu glabātuvs? Ir tāds dūņu glabātuvs. Un tas nav ilgspējīgi, vai ne? Jo tās dūņu glabātuvs pildās un vienreiz sāks, nebūs kur likt. Tātad mums ir dūņu pārstrāde jāorganizē. To nedara Latvijā šobrīd. Valsts programmas tam nav. Mēs tagad nodarbosimies ar klimatu. Mainīsim klimatu, jā? Jā, ko mēs nevaram vides izdarīt? Ministrija tiek likvidēta. Visas uzsāktās programmas, manas pieminētās atkrituma saimniecībā, ūdens saimniecībā, tiek atstātas tajā stāvoklī, kur viņas bija. Nasta uzkrauta pašvaldībām, jūs tiekat ar to galā, jums jānodrošina iedzīvotāji. Un mēs tagad nodarbosimies ar klimatu, ar bioloģisko daudzveidību. Mēs audzēsim putniņus, mēs glābsim Eiropu, jo rauga viņi savu zemi ir izcūkojuši. Tagad mēs ar saviem mežiem, ar saviem purviem, ar savu bioloģisko daudzveidību saglabāsim visu to, kas ir nepieciešams Eiropai kopumā. Tad visa Eiropa brauks un skatīsies uz bioloģisko daudzveidību? Mēs būsim rezervāts, vai ne? Tā kā mūsu skaits samazinās, tad mūs draud indiāņu, Amerikas indiāņu liktenis. Mēs dzīvosim rezervātos, visapkārt būs liela biodaudzveidība, un mēs to biodaudzveidību pastalās saģērbušies, prezentēsim pagātajai rietumu pasaulē. Brīnišķīga perspektīva, bet kur tad paliks mūsu vēja ventilātori? Par ventilatoriem ir grūti pateikt, vai viņi vispār iesāksies, jo tiem ventilatoriem vajadzīga ļoti liela nauda, vai ne? Un parasti tie investori ir, tā mēs sakam, investori, mēs jau vienmēr domājam par viņiem to labāko, bet faktiski jau viņi nāk investēt tur, kur var lēti dabūt un dārgi pārdot. Un tas nozīmē, ka kamēr Latvija pat neražo nevienu nepieciešamo iekārtiem ventilatoriem, vai pati nav iemācījusies kaut ko ļoti, ļoti svarīgu šajā nozarē ražot un darīt, tikmēr mēs pērkam ārzemu ražotu tehnoloģiju, uzstādām pie sevis, radām visu vidēji tādu apšaubām to situāciju ar vidi,
apkārt tiem ventilatoriem, jo tur ir daudz problēmu. Nevar teikt, ka paša vēja enerģija ir slikta enerģija. Tā es nesaku. Nē, protams. Ja, bet visu var izdarīt saprātīgi. Un šajā ziņā tikko jūs paļaujat tiem investoriem tādu brīvu pieeju, tas nozīmē, ka viņi aptamborēs mūs vai ne ar šo investīciju. Tas nav Latvijas investīcijas, saprotiet. Un galvenais, mēs neražojam neko, mēs pērkam visu to. Un tas ir slikti. Tātad mums ir jāvirzās tādā atjaunojumās enerģijas virzienā, kur mēs paši ražojam šo produktu, respektīvi iekārtas, tehnoloģijas, sistēmas. Un tāpēc es vienmēr uzskatu, ka tā biogāze bija laba, tā biotehnoloģija, ko mēs lietojām šajās atkritumu saimniecībā. Un tas bija tāds labs virziens, kur vajadzēja turpināt. Tas, protams, neatrisinātu visas enerģijas problēmas, bet tas dot lielu atbalstu šīm te lietām. Un tagad, tā tas nozīmē, kad gulēja, Latvenergo bija uzkāpis uz gāzes adatas, kļuva par īstu narkotiķi, tagad šo narkotiķi mēģina ārstēt, narkotiķis tā kā pamostās un saka, tad vēju, tad visu vējā. Atkal pārspīlēt. Tāpat kā gāze savā laikā, vai ne? Mūsu princips bija savā laikā dārgi pirkt un lēti pārdot. Ļoti labs princips. Tas ir galvenais princips Latvijas enerģētikā. Dārgi pērk gāzi un lēti pārdod koksnes resursus uz to šķeldu un citu enerģētiskos resursus uz ārpusi. Tas ilgstoši, tas gadu desmitiem notika. Bet tur ir nenormālie zaudējumi tad bija. Jā, un to visu prata tā parādīt, ka tā ir labi, ka tā ir pareizi, vai ne? Un tagad, kad mūsu kaimiņš parādīja mums ne tikai pigu, bet kaut ko briesmīgāk, tad atjēdzās, ka laikam no tās adatas jākāp nost. Bet līdz tam tas bija runāšana par tukšo. Es varēju tur stāstīt par 3 vēju, 2 laikam vēju tos rotors mēs uzlikām pašā neatkarības sākuma Ainežos. Es atceros to. Jā, tie griežās vēl šodien, vai ne? Viņi griežās šodien vēl arī, jā. Bet toreiz tie arī palika pēdējie. Tajā reizē, kad vajadzēja to vēja enerģiju attīstīt, jo tas bija tiešām jaunums tajā laikā, to nedarīja. Tagad tas nav jaunums. Tagad to visi jau ir izdarījuši. Tagad ķert šo vēju un mēģināt ielikt šajā vilcienā ir pa vēlu. Tas vilciens jau ir aiztraucies, vai ne? Ir citas prioritātes. Bet ir taču kaut kādi projekti tomēr. Esošie projekti, es pavisam nesen intervēju vides ministru, kā tu tur saucās? Kema. Jā, Kem ministru, jā, klimata ministru. Jā. Un viņš teica, ka ir kaut kādi projekti, kuri tur ceļās kaut kādi tur, jā. Es savā laikā nodarbojos ar ietekmes uz vidu vērtējumu. Man jāsaka, ka tā Latvijas attieksme sākotnēji bija dramatiska. Bija pie Liepājas viens parks paredzēts, vēja parks, kuru mēs taisījām to ietekmes uz vidu vērtējumu, konstatējām, ka tur viss būtu labi, bet tad viņu pārsūdzēja, zaļie viņu pārsūdzēja šo pozitīvo ietekmes uz vidu vērtējumu, un 8 gadu laikā tas gribētājs celt šīs vēja stacijas cīnījās ar Latvijas birokrātiju. Vai cik Pēc 8 gadiem viņiem atļāva celt. Jā. Bet tad jau tas, ko viņi bija paredzējuši, tas jau bija novecojis. Tādas turbīnas vairs neražoja, tādas šos torņus vairs neražoja, viņiem visu vajadzēja sākt no jauna. Tie investori jau sen ir tālēs zilējā. Tas nozīmē, ka tad, kad vajadzēja to darīt, tad Latvijā to neizdarīja. Tagad to var darīt, bet to ir jādara
ļoti, ļoti saprātīgi. Mums ir pietiekoši daudz lauksaimniecības platība, kuras ir tādas lielas, kur teorētiski varētu būvēt šīs lietas. Mums ir atkrastes teritorijas, kur tas mazāk traucēt. Bet pats galvenais, es gribētu redzēt koordināciju starp Baltijas valstīm un skaidru saprašanu enerģētikā, ko katrs no mums darīs. Un tikai tad ķerties pie lietas. Ja, jo savādāk mēs braucam visu laiku grāvī. Man liekas, ka tu par daudz gribi, lai būtu koordinācijas starp 3 Baltijas valstīm. Tad katrs dara, kā grib, un nekoordinējās. Nav nekādas es neesmu dzirdējis vismaz par tādām. Kā tad? Nē, paskaties, Rail Baltics tagad sakoordinē. Ai, kā tas Rail Baltics. 2 pāļi mums Daugavā jau ir. Jā, sakoordinēja lieliski. Sakoordinēja 2 pāļus Daugavā. Jā, tā kā nav tā, ka nekoordinē. Sliedas ir kāds metrs ieliks. Vēl nav, bet būs. Pēc kaut kādiem gadsimtiem noteikti būs. Jā, tas ir par to koordināciju, bet tas ir dramatiski, jā, ka tā, tas notiek, jo mēs jau esam mazas šeit tautas, vai ne? Un mēs nevaram tā darīt, ko gribam, nekoordinēties ar saviem kaimiņiem. Tas būtu loģiski. Tas ir tikai loģiski, ne tikai pilnīgi nepieciešams šajā jomā tās sadarboties ļoti nopietni. Jā. Un tā rauga mēs esam nodzīvojušies līdz tam brīdim, kad vides ministrija likvidēta. Latvijas vides intereses ir aizmirstas, un Latvijas zaļā politika ir nogrimusi, kā lāčplēcis tur nogrima Daugavā. Jā, ar visu melno bruņinieku. Ar visu melno bruņinieku. Un tagad mums jāgaida, kad viņi augšām celsies. Vai viņi celsies? Es nezinu, jo Eiropas atķērinājusi to zaļo politiku ir tā, ka tagad gribēt tur pievienoties ir maz, kas grib. Vai ne? Tas ir jau tāds, kā lai saka, sveša bībele, ko mums tagad liek darīt, ir sveša bībele. Tā nav mūsu. Tā ir, jā. Bet vēl viena iespēja celt atomelektrostaciju. Par to jau runā gadiem, man liekas. Tā ir utopija, jo raugi. Atcerēsimies, kā gāja Lietuvai. Viņiem jau bija kodolstācija. Viņus, lai Lietuva nokļūtu Eiropas Savienībā, bija tikai viens noteikums. Jums jālikvidē kodolstācija. Ja? Igauniem bija arī tikai viens noteikums. Jums jālikvidē šīs slānekļa enerģijas sistēmas, ja, jo tās piesārņo mums gaisu, mums te Skandināviem ir netīrs gaiss. Tātad, iedomāties, kad brāļi Eiropieši pie tā situācijas, kad vācieši nolikvidēja visas savas drošās darboties spējīgās. Cik viņiem bija apmēram? 20 un vēl tāds cipars, jā. Tas taču iedomājies, kāda enerģijas bāze tā bija, stabilā enerģijas bāze pie vācu drošības, pie vācu stabilitātes, pie vācu inženiertehniskām zināšanām. Nē, izķēnāja šo resursu, vai ne? Un tagad atgriezties pie šī pēc Fukushimas sāk kaut ko darīt, tas ir sarežģīti. Tas ir ļoti sarežģīti. Un tās jaunās tehnoloģijas, ko visi gaida, viņas jau vēl nav ieraudzījuši dienas gaismu. Viņas tikai teorētiski pastāv. Tikai teorētiski pastāv tās jaunās tehnoloģijas, kas ir tās mini kodolstācijas vai arī augstās kodolstācijas, kas darbojas uz kodolsintēzes principu, respektīvi kopē it kā saules enerģijas iegūs sistēmu. To cilvēks vēl neprot. Viņš to nevar izdarīt. Līdz ar to šobrīd kodola enerģija Latvijā ir utopija. Vienkārši utopija, vai ne? Jo nav viņu, kas šeit radīt. Pie tam kodola lielvalstis ir vienots savā zināšanā. Es varu izstāstīt, kāds skaists bija notikums, kad Latvija kļuva par kodola brīvu valsts. Tas vēl notika manā laikā, kad mums bija Salaspils šis pētniecības kodola reaktors, un viņš bija nodzīvojis savu dzīvi, viņš bija vai nu jāatjauno, vai jālikvidē. Mēs izvēlējāmies likvidēt. Un tad atbrauc likvidātori. Ļoti interesanti.
pamatā no ASV. Jā. Un tie likvidātori sēž pie apaļā galda un neticēs elite, visi runā krievu valodā. Vai cik... Visi Tu zini, es likvidātori pat nebrīnos. savstarpēji runāja Es pat krievu nebrīnos. valodā. Ja? Lūk, likvidātori, bet tas mums palīdzēja, jo ko mēs paguvām īsi pirms šīs katastrofas sākšanās, kamēr vēl vairāk vai mazāk bija diplomātiskās attiecības, mēs dabūjām savu aktīvo kodoldegvielu ārā no Latvijas. Viņi aizved uz Krieviju. Un tā aktīvā kodoldegviela ir tas visbīstamākais, kas ir vajadzīgs tikai kodolieroču ražošanai. Latvija neražos kodolieroču. Bet aizved uz Krieviju. Aizved uz Krieviju. Kāpēc uz Ameriku, piemēram? Prasi tam apaļajam galdam. Tiem ekspertiem, kas atbrauc no ASV, runāja krieviski un iedeva mums tam pasākumam naudu, jo mēs jau savu naudu netērējam. Ne? Tad viņi iedeva naudu, bet materiāls aizgāja uz Krieviju. Bet labi, ka tā. Viņš ir prom. Mēs esam kodola brīvvalsts tagad. Mums ir palicis tikai kodola reaktors un sanācijas darba, kurš tā arī neviens manā laikā izstrādājām plānu. Ko vajadzēja darīt? Jā. Tas ir nolikts. Tā nav vida. Saprot, tagad ir klimats. Klimats ir daudz svarīgāk. Tātad tas nozīmē, ka tas kodola reaktors, kas tur bija, viņš tur sanācija nav notikusi. Lēni un pūst, jā, un pamazām, kā saka... Un izstaro kaut kādu... Izstarot viņš vairs neizstaro, bet viņš piecūko ūdeņus, jo viņam ir šad tad un par to neviens nedomā. To tā domā baigi maz, jā. Redza, to projektiņu nekustina tagad, jo tas jau, kur te tagad, vai ne? Lūk, tātad tas tika nogulēts. Tas bija, ko jādara vides ministrijai. Bet, ja tādas lietas jādara, tad labāk likvidēt. Likvidēt. Tā mums ir klimata ministrija. Tagad ir klimats. Tagad būs šitādas lietas svarīgākas. Mēs uzsākām šos piecūkoto vielu, Krievu laikā piecūkoto vielu sanācijas darbus. No Inčkalns, atceries, Inčkalns, Gudrons, Bēders bija visbriesmīgākie. Pabeidzām, ja? Grūti gāja, ilgi gāja, pabeidzām, sanējām. Kur ir jaunas programmas? Kur ir nākošās piecūkotās vietas? Tagad izliekās, ka Latvija nav, vai ne? Es domāju, bet saraksts ir garš. Pasaka kaut kādas vietas. Vai dieviņi, visi tās, piemēram, tās vietas, kur agrāk bija raķetes. Raķešu šahtas, jā. Šahtas. Ar ko viņi Krievi aizbraucot piebēra? Mēs nezinām. Vai ne? Tātad tas vēl ir jāskatās, kas tur tagad notiek. Vai ne? Tad mums ir tās, kur bija Krievu laikā tāds pesticīdu un herbicīdu glabātuvs. Ja? Vienu es zinu tur tajā, ko es jau pieminēju vienā raidījumā, kad brauc cauri Svētciemam, tur ir uzlikts, tas ir uz Tallinas šosēs, braucot uz Salacgrīvu, tur uzlikts zīme 50. Un es apsmēju, kāpēc tā zīme tur vajadzīga. Un tā zīme ir vajadzīga, lai tie tūkstošiem automašīnu, kas brauc pa Via Baltica, nobremzētu uz 50 un paskatītos pa labi, graustu. Paskatīties pa kreisi, grausti. Un tālākais parka ir viena noliktava, kur glabājās šie herbicīdi un pesticīdi, un kas ir piesārņotā vieta, un no kurienes tas materiāls pamazām sūcās un iet uz Svētupu un pa Svētupu uz jūru. Lūk, būtu viens no objektiem, kas būtu jāsanē. Mēs nesanējam, mēs uzliekam 50, lai visi var redzēt, kādā cūkūtī Latvija dzīvo. Bet par to ir jābļauj vispār. Par to vispār neviens nerunā. Tāpēc, ka nerunā piesārņoto vietu saraksts ir pazudis. Kaut kur dīvainā kārtā piesārņotos vietu prioritāšu secībā saliktais saraksts ir pazudis. Mēs nemaz neesam tik zaļi, varbūt. Mēs vairs neesam zaļi, iti nemaz. Mēs tagad klimatu mainīsim. Mēs tagad mainīsim klimatu. Klimatu mēs mainām arī pareizā brīdī, jo mēs esam starp diviem ledus laikmetiem. Tātad bijušais ledus laikmets ir pagājis un nākošais ir priekšā. Tātad mūs gaida 5 kilometru augsts ledājs. Latvijas eks. Jā, bet tas mūs nekavē uzskatīt, ka klimats ir
Ka klimats ir jāmaina. maināms, jā. Ka viņš ir maināms. bet tas ledus laikmets jau pienāks, vai mēs viņu mainīsim vai nemainīsim. Man ir tam pilnīgi cita dimensija tai darbībai notiek. Bet jūs iedomājaties, kāds bija tas ledājs, ja, kad mūs tas sēdz 5 kilometri. Nu, tad vajag saprast cilvēkam, par ko viņš ir spējīgs domāt un par ko nav. Nu, ir lietas, par ko nevar cilvēks domāt. Ilglaicīgi skatījumā klimatu ietekmēt cilvēks nespēj. Nu, bet bez šaubām. Jā, vienīgais iespēja būt kodola ziema. Nu, to es negribētu dzīvot. Jā, to ziemu es Kaut kādi briesmīgi draudi. Jā, tā būtu tā. Nu, tas ir tas, ka kodola kara rezultāts ir šī kodola ziema. Jā. Nu, es arī ceru, ka tas tā nebūs, bet tu zīlē, vai rendā šņabs ir vai nav, kā teikt čigāni. Kā teikt čigāni. Bet redzi, piemēram, tā pati klimata un klimata ministrija ir izstrādājis likumu, gaisa aizsardzības likums, tā viņš saucās, jā. Es jau domāju, ka tas kaut kāds joks vienkārši. Nu, ko tad mēs tad gaisu ko mēs ar to gaisu darīsim tad, ja? Bet tā ir nopietnība. Un cilvēki jau sāk satraukties par to, ka pēkšņi vairs nedrīkstēs kurināt krāsnes, nedz ar šķeldu, nedz ar pagalēm. Nu, var sakot, biomasa būs aizliegta. Tā gluži tur nav tajā likumā, ja? Bet tā ažiotāža bija vienkārši milzīga. Tā likumā nav, bet atkal tā svešā dziesmu grāmata, ko mēs tagad dziedam, svešā dziesmu grāmata saka, ka tā vajag. Tā svešā dziesmu grāmata saka, ka tas PM10, respektīvi tās ļoti mazās, tādas maza gabarīta piesārņojošās vielas, vai ne, ir ļoti vainīgas, ka cilvēku plaušu sistēma ar viņām netiek galā. Un tagad viņi ir atraduši tā Pasaules veselības organizācija, kas arī tur interesants projekts piedāvā mums, ir izdomājuši, ka šīs koksnes apkuras sistēmas ir pie tā vainīgas. Bet to var iestāstīt tikai tai mūsdienu jaunatnei. Jo mēs arī dzīvojam laikā, kad Rīgā katrā mājā bija ogļu krāsnes. Jā, ogļu, malkas, jebkāds. Bet tas trakākais ogļu, malkas vēl bija tas tīrākais, vai ne? Un tās ogles taču bēr katrā tajā mājas pagrabā. Iedomājies, Rīgas visi tie mājokļi tika apkurināti šādā veidā. Tieši tā. Ja? Tad iedomājies, mums jau sen vajadzētu būt izmirušiem. Bet iedzīvotāju skaits toreiz auga. Kāda bija pilsēta, kāda bija Rīga. Rīgas centrā tur cilvēku masas bija. Tu pat kustēties nevarēji. Trolejbusi pārpildīti, autobusi pārpildīti, tramvajos iekšā netiek. Kas tur bija cilvēki? Tā kā Āfrikā apmēram. Gandrīz. Tagad ej un skaties, vispār mirst ārā. Tur nav nekā vairs. Nu vai tās krāsnes bija vainīgas pie tā. Nu, tātad kaut kas cits, laikam. Pilnīgi kaut kas cits. Nu, tāpat kā Kovids uz 2 gadiem uznāca, vai ne? Pilnīgi kaut kas cits. Nu, ko jūs tagad iedomājaties Somē? Es biju aizbraucis uz to konferenci, lai šo muļķību saprast labāk, aizbraucis uz Tallinu. Un klausījies tos gudreļus, kas šito stāstīja. Piedalās arī Somi. Un pavisam tāda domīgi palikuši. Viņi saka, kā mēs savus somu pirtiņus arī vairs nevarēsim ar malku kurināt. Nu, nevarēsiet. Nu, skaidrs, ka nevarēsiet, vai ne? Nu, tad es ceru, ka Soma aizbrauc mājās un koriģē to lietu, vai ne? Bet tas ir tāda stulbība. Tā ir tāda izmēra stulbība. Kurš tad tagad ar malku vispār tie decentralizēta sistēma ir? Tie taču kamīni. Kamīnu malkas piegāde Latvijai tagad dod solīdu ienākumu, jo visu vakar Eiropa pārgājusi arī uz kamīniem, jo dzīves uguns patīk cilvēkiem vienkārši sēdēt pie dzīves uguns. Jā. Pa ko ir stāsts? Nu, kas nav ko darīt cilvēkiem? Kāpēc jāizdomā jaunas glupības, jaunas teorijas? Un pilnīgi nepamatots, kas tikai
sabojā dzīvi cilvēkiem, padara viņu neinteresantu, nedzīvu, sterilu. Nu, ko, mums tagad jāsēž Latvijā, kur mums ir meži visapkārt, kā jūra, kur mums koksnes, krāsnes ir bijuši visādās formās un visādos pasākumos. Mums tagad jāpāriet būs uz kaut kādām citām krāsnīm, dēļ tā, ka viņas it kā izmet šos PM10 vairāk nekā vajag. Ja viņas izmet vairāk kā vajag, tad dodiet tehnoloģiju, dodiet tādu skursteni, kurš neizmet. Tas neizmet, jā. Viss. Atrisināts jautājums. Nē, es saprotu, tieši tāpat kā nevar attīrīt no kaut kādiem mēsliem Latviju, nu tāpat arī nedomās tādus skursteņus, kas kaut ko tur neizmet. Jā, bet, nav jau laika par to domāt. Jā, bet tas nozīmē, ka mums jābūt daudz egoistiskākiem. Mums ir jābūt egoistiskām, mums jāskatās, kas mums der un kas mums neder no tās dziesmu grāmatas. Šito dziesmu dziedam, tas mums nes labumu. To dziesmu nedziedam, jo tas mums galīgi neder. Man liekas, tev jābūt pa premjeru. Sev pabīja pa premjeru. Zini, kas ir tur tāda raņķība, tā premjera būšanā. Draņķība ir tāda, ka tev tā teikšana ir dikten maza. Kurš to nosaka? Tu nonāc pie varas, tu domā, ka tu tagad esi tas šefs, vai ne? Un te tagad to kārtību radīs. Faktiski jau tā nav. Bet kā ir? Ir jau tā, vai ne, kad tās saucamās, man vēl bija mazākuma valdība, vēl grūtāk, vai ne? Ka tās koalīcijas tev ir, tā kā jāpuišot, tu jau esi tāds kā, kā saka, appuišot. Tev jāglauda, vai ne, visus pa spalvai, lai tu vispār varētu virzīties uz priekšu. Mums toreiz bija Eiropas Savienībā jāizstājas, mums bija jāsamaina visi tie, tā pakotne, dokumentu pakotni, lai mums uzņemtu Eiropas Savienībā un NATO, vai ne? Jā. Bija milzīgi daudz apsolītu darāmu mājasdarbu. Un man tas gadījās tieši tajā brīdī, 5 minūtes pirms 12, kad būs jārāda, ko tad mēs esam izdarījuši mājasdarbos. Un tad, kad konstatēja, ka tur ir Dieva zīmes, tad mana visa enerģija aizgāja šo pakotni sakārtot. Tāpēc bija 2 reizes nedēļā valdības sēdes, 2 komitejas sēdes, tas nozīmē 4 dienas nedēļā jau ir aizņemts tikai ar sēdēm. Tikai, lai caurskatītu un pieņemtu. Es gāju pie ierēģiem un lūdzu, šitais ir tas brīdis, kad jūs nedrīkstiet nodarboties ar sēdošo streiku, nesiet šos dokumentus, strādājiet, vai ne? Paklausīja toreiz ierēdniecība, ne? Un tajā brīdī, kad tev ir šāds smaguma punkts, tad domāt, ka tu vari ārpus tā vēl daudz ko izdarīt, vai ne? Ka tev ir katrs koalīcijas partners jāpaglauda un jāsaka, šito pieņem, pēdējais laiks, saprot, nevar vairāk kavēties, ja būs kas nepareizi, labosim, izlabosim to dokumentu, jā, pēc tam. Bet tagad mums prasa rezultātu, mums vajag mērkaķa ātrumā to izdarīt. Vai tagad tā situācija ir tāda pati? Kā tu domā? Es domāju, ka tagad ir cita situācija. Tagad vajadzētu revidēt normatīvos aktus, nevis pieņemt viņus. Ja? Toreiz mums bija jāpieņem. Tur nebija varianti, jo mēs paši bijām apsolījuši. Tagad viņus vajag eliminēt. Tagad viņus vajag mazināt. Jo mēs dzīvojam pārnormativizētā, pārbirokratizētā vidē. Tagad galvenais uzdevums būtu skatīties, bez šitā varam iztikt, bez šitā varam iztikt. Šito Eiropu mums prasa, labi, kaut ko tur izdarīsim tā, kā mums vajag, bet tā kā viņi nevar bļaut pretī, un tā tālāk. Un mazināt. Tagad ir jāiet uz pretējo dzīves pusi, jo mēs paliekam maz. Mums ir jāizdzīvo. Mums jādzīvo savās interesēs. Savās interesēs. Jā. Mums ir jārada sava
ekosistēma, sauksim to tā, Latvijas ekosistēma, mums te ir jāizdzīvo, vai ne? Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Gan tiešā, īstenībā. gan Jā, pārnestā jā, nozīmē. Un tas nozīmē, ka mums tieši otrādi šobrīd vajadzētu uztaisīt tādu kompāniju, nu, vai tādu programmu, samazināt normatīvos aktus. Nu, mums taču ir tagad pret birokrātijas kaut Jā, kāda bet kampaņa, rekā pie bet tiem reāli nekas aktiem jau nenotiek. neķerās klāt. Nu, Viņi tur ir skatā, varētu vēl viens, man bija tāds savā laikā priekšlikums, no ministrijām iznes visus krēslus. Jā. Nav kur sēdēt. Jā. Atnāk ierēdnis, saka, man nav kur sēdēt. Labi, mums krēsli ir, bet ko tu darīsi? Vai ne? Ja viņš māk izstāstīt, ko viņš darīs, iedod viņam Tad iedod viņam krēslu. Nu, kaut kā tā, vai ne? Bet respektīvi mums ir jāiet ļoti radikāli sistēmām, jo tā, nu tā, kā saka, uzblīdusī sistēma, kas pati sevi nodrošina ar darbu un ienākumiem un savstarpēju komunikāciju un tā brāļošanās Eiropas līmenī vēl ar tādiem pašiem, ne? Un visiem uzaug tā, nu tā lielā pašapzinības āda. Un tad brīžiem liekas, ka tad kā pasaules glābēji, kā kas, vai ne, kas no tagad mūs atnesīs laimi, bet viņi jau nevēlmi nevar atnest. Mēs varam paši tikai to saražot, izdarīt, un faktiski tie laimes nesēji tagad traucē. Vai ne? Viņi traucē cilvēkiem strādāt un rīkoties. Gudrākie klapē ar ausi un dara savus darbus, bet kamēr kāds nosūdz, latvieši ļoti mīl sūdzēties, vai ne? Paskaties, šitais kaimiņš atkal nav ievērojis kaut kādu tur regulu tādu, punktu tādu, un tādu, nu, kad kontroli pie viņa ierodās, viņš dabū kārtīgi pa nagiem, vai ne? Viņam var uzņēmumu aiztaisīt ciet, viņam var daudz ko, nu, bet kāpēc Eiropā mēs kopā dzīvojam? Nu, kāpēc es aizbraucu uz Spāniju vai kādām no dienvidu valstīm, un tur man baro ēdina ar brīnišķīgu vidusjūras diētu, bet kad viņiem paprasa, vai viņiem ir atsevišķi ledusskapis zivīm, atsevišķi ledusskapis gaļai, un vai viņiem ir par vienām durvīm drīkst iznest tos netīros traukus, un pa otrām durvīm iznest tīros traukus, viņi brīnās. Viņi neko tādu nav pat dzirdējuši. Kur nu vēl kāds viņam to prasīt, vai ne? Un tev dzīvo, un nekas nenotiek. Un mēs arī braucam pie viņiem, ēdam un priecājamies. Bet pie mums, lai cilvēks atvērtu šādu te kafēnīcu, vai ne, viņam viss tās normas tiek. Jā, tādām durvīm jābūt. Tā būtu tādām durvīm, tādām grāpīm, tādām grāpīm, tādām. Un pie kā tas ir novedis? Nu, pat aizēju pēc 4. maija svētkiem, aizēju uz Krastmalu. Es tagad dzīvoju laukos, tāpēc Rīgā atbrauc man ko brīnīties. Aizēju uz Krastmalu, iešu paēst. Aizēju Krastmalā, restorāns bija agrāk, tagad ciet. Blakus tādas ēstuvītes. Ko tad piedāvā? Vrapus. Tie ir tādi pankūki, kā ietīts kaut kas tāds. Es saku, uzsildīt var? Nē, uzsildīt nevar. Tas jāda augsts ir, vai ne? Šitādi tur ir viens aiz otra, un ar tādiem barotos mūsu turisti, tos ārzemnieks, jo vietējie tur nav, vai ne? Nu, vai tad tas ir kaut kas nožēlojam? Tā ka nebija. Nu, tā ka nebija. Nu, bija krodziņi, bija viss, kas, nu, tas viss ir pazudis. Nu, nav vairs. Nu, tādi. Tagad, ja tie restorāni ir, tad tie ir atkal ļoti dārgie vai ekskluzīvie, kuros, nu, diez vai tu tā ikdienā ies. Bet dienvidu valstīs ir viss tas dzīvs. Visi šie krodziņi restorāni strādā kā agrāk. Cilvēki iet ikdienā. Ikdienā iet komunicēt, paēst, lai mājās nav jāgatavo un tā tālāk. Viss tas ir dzīvs.
Kāpēc tur ir un šeit nav? Mēs esam vienā Eiropā. Nu, redz, drīz būs vēlēšanas, un tad jau viss Rīgā mainīsies, un pilnīgi visur viss mainīsies. Nu, mēs taču esam optimisti, vai ne? Nu, es domāju, Tā kā es domāju, ka mūsu valdība noteikti ieklausīsies tajā, ko saka bijušais valdības vadītājs un bijušais Saeimas priekšsēdētājs. Ļoti daudz laba doma bija. Un tādā mūsu studijā bija Induls Emsis. Paldies, Indul, par ļoti interesanto stāstījumu. Es ceru, ka mums visiem veiksies. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.